Es neesmu speciālists šajā jomā, es esmu speciālists varbūt vairāk tekstu jomā, bet es arī painteresējos par to, jo tas arī man ir svarīgi. Jā, tas ir man svarīgi, kas šobrīd tiek apspriests. Es neesmu profesionāls šajā jomā, bet man ir dombiedrs, kas man iedvesmoja, lai es tomēr izpētu šīs lietas, un es izpētīju Kanādas, Zviedru, Japāņu un amerikāņu pieredzi, un man tāds īsts uz vienas A4 lapas plus tekstīņš, ko es jums nolasīšu. Tā kā mēs esam pietiekami dūli, tāpēc mēs stāvam ar krustu. Mēs varam nogulties arī zemē, kā jūs zinat, priekšā visādām parādēm. Tātad tas ir oficiāls mans tā kā iesniegums. Tātad LR viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bēziņai, CS novada domas priekšsēdētājiem Jānim Rozenbergam un visiem deputātiem, vides pāraudzības valsts biroja direktorai Daigai Avģejānovai, vides pāraudzības valsts biroja ietekmes uz vidi novērtējuma daļas vadītājai Vinetai Maskavai, Sijā Nītaurs Green Energy vadībai priekšnieks nevar atrast, un tad mans iesniegums, jeb mans nē, spārnotajiem monstriem. Es un vēl daži, kas manā apkaimē vai tūmā esam pēdējie mohikāņi. Neesmu zemnieks, esmu dziesminieks, dzejnieks. Jau 30 gadus dzīvoju laukos. Te es jūtu savu neredzamo zudušo tautu ar tās nezūdošo, taču tik ļoti gaisušo kultūras atmiņu, kas Latvijas laukos vēl joprojām vējo, jo debesu seģenē ierakstīt mūžības rakstiem. Visi mēs, kas te vēl kā pagātnes senču ēnas mitināmies, mēs visi šeit esam pēdējie mohikāņi. Esam paudze, kurai lauki joprojām ir svarīgi, sirdī dārgi un dzīvi. Savā kalnu virsotnes studijā dzejoju un dziedu. Ar acīm un sirdi apskauju pēdējās skaistās ainavas, pēdējās tīrās tālas, priecājos par sastaptajām stirniņām, briežiem, dzērviem, zosīm, gavelēju kopā ar putniem viņa pavasara dziesmu svētkos, priecājos arī par mednieku pulciņu, kas iegriezies manā ceļā, vai plintēm plecos iesoļo man tuvajā mežā. Šī gada 21. janvārī ASV prezidents Donalds Trumps izdeva likumu, kas apstādina vēja turbīnu uzstādīšanu, līdz tiks veikta dziļāk šīs enerģijas avotu iekārtu un to radīto seku izpēti. Trumps ir informēts, ka līdz šim neviena vēja turbīna savas darbības ciklā nav saražojuši tik daudz enerģijas, cik tā nepieciešama pašu turbīnu izgatavošanai, nodošanai eksploatācijā un uzturēšanai. Trumps ir informēts, ka turbīnu ražošanai nepieciešamas milzīgs daudzums ļoti specifisku izrakteņu, tādu kā niķelis, varš, litijs, grafīts un citi materiāli. Trumps ir informēts, ka šo iekārtu ražošanai ir vajadzīgi arī redzemļa minerāli, neodīms un disprozijas. Neodīma iegūs un apstrādes process ir saistīts ar milzīgu toksisko vielu emisiju. Urānam un torijam nonākot vidē tiek saindēts ūdens un augsne. Nonākot cilvēku organismā, cieši nervu sistēma, bet smagākos gadījumos sekas ir nāvīgas. Vēja turbīnu darbība negatīvi ietekmē cilvēku organismu un kaitē videi. Japānas zinātnieku pētījumi liecina, ka vēja turbīnu lāpstiņa rotācija rada infraskraņas viļņus ar 20 Hz frekvenci, kas ir ļoti bīstami cilvēku veselībai. Ja no cilvēka ausī dzirdams skaņas varbūt vēl var paslēpties aiz mājas sienām, aizvērtiem logiem, durvīm, tad no infraskaņas paslēpties ir neiespējami. Tā ir frekvence, kas iekļūst visur un izplatās lielos attālumos. Ar ausīm sadzirdamais turbīnu trokšņa fons 30 līdz 50 decibeli, kas pusotru kilometru attālumā no turbīnas būs sadzirdams vienmēr. Tātad 800 metri tas ir bīstami tuvu. Lauki, kuros uzstādīts vēja turbīnas, drīz vien daļēji vai pavisam izmirst. Čūskas, grauzēji, mazie plēsēji, putni, īsi sakot dzīvā daba un tās iemītnieki no zonām, kur uzstādīts vēja turbīnas iznīkst vai savu dzīves vidi pamet. Tie nav mani vārdi, tie ir izrakstīti vārdi no dažādiem pētījumiem. Ir pat definēts tāds simptoms kā vēja turbīna sindroms. Cilvēki, kas dzīvo vēja turbīna tūmā, izjūt galvas sāpes, trauksmi un psihofizisku diskomfortu. Dzīvojošiem pārāk tuvu
vēja turbīnu parkiem, pašām turbīnām, cieši vestibulārais aparāts, kas izpaužas kā galvas sāpes, trokšņa ausīs, reibonis. Bet pastāvīga atrašanās šādā zonā izraisa miegu un atmiņas traucējums, tahikardiju un pat panikas lēkmes. Tas ir Japāņu pēdījums. Šādas pazīmes netika reģistrētas visiem iekārt tuvumā esošo māju iedzīvotājiem, taču tiek pasvītrots, ka visvairāk no turbīnu ietekmes cieši cilvēki, kas vecāki par 50 gadiem. Man ir 67. Taču visātrāk un traģiskāk cieši sikspārņi un tiem līdzīgi sīkputni, jo uz vēja turbīnas veidojas zemes spiediena zona, kurā nonākot mazie kustonīši savu niecīgo izmēru dēļ zibenīgi mirst no asins izplūduma plaušās. Noteikti to visu labi zina arī mans dombiedrs Trumps, jo ir ievērojami vecāks par 50 gadiem. Un, ja nezinātu, tad Trumps 21. janvārī tādu likumu nekad nebūtu parakstījis. Trumps zina visu arī par vēja turbīnu nolietošanos. Savu laiku nokalpojušās iekārtas vienkārši tiek novāktas. Demontētās ASV un Eiropas turbīnas ar visām šo iekārtu detaļu un vielu atliekām milzīgos daudzumos tiek apglabāts trešās pasaules valstīs. Kur apglabās Latvijā nolietotās, nav grūti uzminēt. Viens es šo afēru novērst nespējuši, bet to, ka cīnīties par šo cilvēku un dabas nelaimi ir vērts, pierāda kaut viens precedents – Kristelas un Luka Fokārtu tiesāšanās Francijā. Viņa mājas tūmā tiek uzceltas vēja turbīnas, kas izsauc neizskaidrojumu depresiju, galvas sāpes un troksni ausīs. Fokārtu pāris iesūdzēja tiesā vēja turbīnu īpašniekus un uzvarēja, saņemot kompensāciju 110 000 eiro apmērā. Solidarizējoties ar Trumpu, arī mēs, šejienieši, šos Latvijas dabai, videi, ainavai un mūsu veselībai visādās nozīmēs kaitīgo monstru uzstādīšanu varam novērst. Varam, ja vēl mīlam savu tēvzemi, neesam gatavi pieļaut, kā arī mūsu apvidu pārvērš no tautas atbrīvotā zonā, kurā veidot kādu no nākotnes poligoniem, ne Latvijas, protams, bet Eiropas mieram un drošībai. Cienījamies šo projektu kūrējuši ierēģi un Cēsu novada deputāti, nepārdodiet mūsu pēdējos mohikāņus par jūdas grašiem, sadzirdiet skaļāk kā nekad agrāk tautas dzejnieku Imants Ziedoņa dzejā izkliegtos vārdus. Pietiek šķūņu, pietiek telšu, baznīcu sev kalnā celšu. Es paklausīju un savā kalnā Skujienas pagastā baznīcu esmu uzcēlis. Pietiek maitāt dabas fonu, pietiek naida poligonu, pietiek tautai laust tās gribu turpceļā uz iznīcību. Dod Dievs, lai augstāk par baznīcu un egļu torņiem mūsu pusē spārnotie monstri nepaceltos. Piebildi. Par monstriem šīs tribīnes nodēvēja mans dombiedrs prezidents Donalds Trumps 19. gada 22. decembrī, uzstājoties ASV studentu rīcības samitā West Palm Beachā, Floridas štatā, sakot, svarīgi, ja jums pieder māja, kas atrodas dažu šo monstru redzeslokā, jūsu māja zaudē 50% no savas cenas. Paldies!